Labdien! Es esmu Edgars Mednis, ārsts homeopāts. Strādāju par homeopātiju vairāk kā 20 gadus. Un šodien mēs parunāsim par kāju vēnu veselību. Būtiskākās vēnu problēmas ir vēnu varikoze un trombu veidošanās. Trombu veidošanās vēnās. Ja tiek traucēta vēnu, respektīvi asins attece pa vēnām uz augšu, atpakaļ uz iegurni un atpakaļ uz sirdi. Tas notiek parasti gadījumos, kad ir ļoti liela slodze uz kājām, ilgstoša slodze uz kājām, un attiecīgi pēc tam netiek veikta nekāda rehabilitācija. Tad asinsvads tiek faktiski nevajadzīgi iestiepts. Un ar laiku veidojās šie, teiksim, kā saka, tautā bumbuļainās vēnes. Cilvēki, kam ir darbs uz kājām, kas ir spiesti ilgstošu laiku stāvēt, bieži vien statiskās pozās, ir ļoti būtiski nodarboties ar kāju vēnu varikožas profilaks. Tas nozīmē, ka pirmkārt pēc darba pacelt kājas uz augšu, tādējādi nodrošinot atteci, venozo atteci atpakaļ uz iegurni, un ļoti būtiski ir regulāri vingrot. Ko darīt vēl bez vingrošanas, kad ir kādas vēnu problēmas? Vai, teiksim, domājot par vēnu problēmu profilaks? Tad viens no preparātiem, ko var noteikti lietot arī profilaksei, tas ir mikrovenfī. Tas ir augu pumpuru preparāts. Tas nodrošina mikrocirkulāciju, tas nodrošina arī kaut kādu, teiksim, vēnu kolaterāļu veidošanos. Augu pumpuru preparāts standarta devā parasti lietot 10 līdz 15 pilienus uz glāzi ūdens dienas laikā. Šo devu var dalīt 2, jeb 3 reizēs, jeb dzert vienā reizē. Tas ir kā cilvēkam pašam patīk un kā viņš uzskata, kā viņam ir ērtāk. Galvenais ir nepārsniegt minēto diennakts devu. Šie preparāti ir jālieto noteikti ilgstoši, ja, lai iegūtu labu paliekošu efektu. Ja, tas nozīmē mēnesi, 2 un 3. Ļoti būtiski rūpēties gan par savu kāju veselību, gan par savu vispārējo veselību. Tādēļ esiet moži, esiet priecīgi, vingrojiet, rūpēties par sevi, aiziet uz kādu labu masāžu, aizbrauciet uz kādu labu spa un baudiet dzīvi. Un viss būs kārtībā ne tikai ar kājām, bet arī ar sirdi un prātu un emocijām.